Šīs ir 16 litīdzeles fosfāta akumulātora celles 280 amperstundīgās, kuras atnāca no Genīvu, no viņu Polijas noliktavas apmēram nedēļas laikā. Un akumulators, kuru es likšu kopā klientam, ir nepieciešams, lai viņu varētu pārvietot, vajadzīga platformiņa, un tādēļ es aizbraucu uz Rīgu uz Rumbulu pēc finiera priekš šīs platformas. Tajās vietās, kur ir akumulātora kājas, 4 gabalas, man bija nepieciešams, lai tas akumulators būtu pēc iespējas zemāks, tādēļ viņš balstījās nevis uz finiera, bet tās kājas tika laistas cauri šajos te caurumos. Un papildus vēl 3,5 cm finieru līstīti es gar malu pieskrūvēju, lai tā kaste nenokrīt nost, lai stabili stāv. Tos lielos neizmantošu, taisīšu nemaz. Platformiņa gatava. Es taisīju tos mazos ritentiņus šādus te, jo tāpēc, ka tajā vietā, kur akumulators ir, tur diezgan maz vietas. Es speciāli neliku šos te augstos, bet ir 16 maziņiem. Nu, tāda viņa augšpus izskatās. Es taisīju caurumus kājiņām, jo iznāk tagad viņš gulējas nevis uz kājām, bet ar dibenu. Tas arī ar nolūku, lai zemāk tā kaste būtu. Nu, tā te būs. Jā, ir. Tā es iegāju caurumiņos tieši. Esmu lauka vidū, mazā mājiņā, un te jātais ir off-grid sistēma. Atvedu akumulātoru, te priekšējais panelis ir savākts, viņam jāsaliek viss pārējais, jāskrūvē, jo likšu kopā tagad akumulātoru kasti ar to JK BMS, bet es skatos uz tām Genīvu akumulatoriem, bet tādi interesanti krāsaini uzraksti parādījušies. Nu jā. Tikti smuki. Un te tādi vāciņi bija virsū, protams, katrs ir plēvītē ietīts. Un tādi ļoti skaisti Genīvu akumulātori. Tagad viss to priekšējo panelis jau mājās saliku. Nu, tas, kā Genīvu akumulātori iepakoti, nu, tas augstākā klase, protams. Katrs ir plēvītē. Pēc tam katram virsū tāds vāciņš. Šiem te kontaktiem, lai tur nekas nesabojājas. Nu, gatavs. Šo te akumulātoru 14,3 kWh ar JK BMS tieši 3 stundās saliku. Nu, iepriekš mājās bija salikts priekšējais panelis, tā kā tas jau bija gatavs. Un es biju tur tā starplikas jau pa malām salicis. Un bija jau te gumiju pielipinājis, nu, tur to izolātoru pie šīm te garajām. Tā kā 3 stundas un kaut kādas 10 minūtes pagāja. Tā, kad ieslēdzu, tad iestatīju, ka tas ir litīdzeles fosfāts, ieliku, ka 280 amperstundas. Un ko vēl? Nu, viss laikam te angļu valodu uzreiz. Un liekas, ka viss kārtībā. Tātad šie te kabeļi nav sajaukti, ko nekādā gadījumā nedrīkst sajaukt, jo tad nodeg BMS it kā. Nu, izskatās, ka viss var kasti skrūvēt ciet.